Sveicināti podkāstā Redzēt plašāk. Es esmu Edīte Kaņepāja-Vanaga, pati esmu 3 jauniešu mamma, un jau kopš pašiem pirmsākumiem esmu projektā Glābējsilīte, un savā dzīvē esmu strādājusi ar jauniešiem runājot par veselību, attiecībām un dzīvi. Podkāsts Redzēt plašāk nav par glābējsilīti, bet tas ir par to, kā ieraudzīt, ja kādam ir grūti, kā palīdzēt, lai cilvēks nenonāktu līdz izšķirošiem lēmumiem, kā piemēram bērna atstāšana. Mēs runāsim par dzīvi, par tās grūtajiem brīžiem un kā viens otram mēs varam palīdzēt. Šodien mūsu tēma ir vardarbība. Un reālā dzīve, diemžēl, var būt skarbāka nekā mums gribētos. Tā, piemēram, Glābējsilītē ir nonākuši bērni, jo kādai jaunai sievietei vecāki piespieda viņu atteikties no bērniņa, jo viņi uzskatīja, ka viņa nav tam gatava. Vai tā ir vardarbība, vai tā nav vardarbība? Kāda sieviete dusmās atstāja bērniņu Glābējsilītē, lai ieriebtu vīrietim, puisim, ar kuru viņi bija kopā, jo viņi bija sastrīdējušies. Vai tā ir emocionālā vardarbība vai nav? Un, protams, mēs visi zinām, ka izvarošana noteikti ir vardarbība, un arī tāds ir gadījums, ka Glābējsilītē ir ievietots bērniņš pēc tam, kad viņš bija radies izvarošanas rezultātā, un jaunā māte nespēja pieņemt. Bērniņš viņai atgādināja par varmāku. Šodien uz šo sarunu par šo smago tēmu vardarbības esmu aicinājusi Andu Švinku, krīzes centra Skalbas vadītāju. Mēs nemeklēsim vainīgos, mēs meklēsim iespējas, kā mēs varam paši sev palīdzēt vai palīdzēt savam līdzcilvēkam. Paldies, Anda, ka tu esi šeit. Un es šodien gribētu fokusēties uz 2 lietām. Kā atpazīt vardarbību un kā palīdzēt, ja tā skar mūs pašus vai kādu tuvu cilvēku. Jā, tie ir viena no būtiskākajiem jautājumiem. Jo, lai mēs varētu mainīt uzvedību, lai mēs varētu palīdzēt gan citiem, gan pirmkārt arī paši sev, mums ir jāatpazīst vardarbība. Ja? Un šis ir ļoti, ļoti bieži uzdots jautājums, kā atpazīt vardarbību. Tas, laikam, tas pirmais signāls, kas ir jāsaprot, kad man kāds dara pāri, tas var būt emocionāli, tas var būt fiziski, tas var būt arī ekonomiski. Ja? Tas nozīmē nedot naudiņu, piemēram, ja? Izolēt. Kā es teicu, arī emocionālā vardarbība, ja? Kad uz mani kāds barās, kliedz. Ja? Un arī fiziskā vardarbība, to mēs atpazīstam, protams, visprecīzāk. Ja? Bet tas pirmais signāls ir, kad es nejūtos labi. Es nejūtos ok ar šito. Tas ir kaut kas, kas man liek justies nelīdzvērtīgam. Un tā ir tā iekšējā sajūta, ja, kuru noteikti vajadzētu ņemt vērā. Tas nozīmē, ka vardarbība nav tikai zilumi, kurus mēs varam ieraudzīt. Nē, tie nav tikai zilumi. Tās ir arī dziļas dvēseles, kas rētas, kas paliek. Ir viens vārds, par kuru bieži nerunā, bet ko mēs visi zinām, un tā ir izvarošana. Tas ir seksuāls attiecības, kuras ir vardarbīgā rezultātā. Vai tu vari pastāstīt, kas tad īsti ir izvarošana? Jo mums varbūt katram pat ir savs mazliet atšķirīgs koncepts par to. Protams, likumdošana ir viena lieta, ja, kas pasaka, kas ir vardarbība un definē to, bet tādiem vienkāršiem vārdiem runājot, izvarošana ir tad, kad notiek seksuāls akts bez tavas piekrišanas, ja, un tas var būt ne tikai seksuāls akts, tas var būt jebkas, kas ir saistīts ar dzimumu dzīvi, ja? Bet galvenais nosacījums ir, ka tas ir bez tavas piekrišanas. Tas būtu tādiem īsiem vārdiem. Tas nozīmē,
ja puisis vai otrādi meitene saka, piekrita, bet pārdomāja, tas ir respektējams lēmums. Un, ja notiek savādāk, tad tā ir vardarbība. Jā. Un ko darīt tādā brīdī? Pirmkārt, apzināties, ja, kad apzināties un saprast, ka hei, šis šobrīd notiek ar mani stop un pateikt stop. Ja. Un vērsties pēc palīdzības. Nu, sākumā runāt ar to pašu cilvēku, ja, ka šis man nav pieņemami. Ja, ja to var sarunāt, protams, ja tajā brīdī tas ir vispār runājams. Ja. Bet ja tas jau ir noticis, tad noteikti vērsties pēc palīdzības, ja, pie tuvākā cilvēka, pie policijas, atkarībā kas tieši ir, kas ir tieši noticis. Ja tā ir tiešām izvarošana, ja, tad noteikti ir jāvēršas policijā. Ja mēs runājam no tāda likumiskā viedokļa. Vai cilvēks var meklēt palīdzību, piemēram, piezvanot uz krīzes centra skābes tajā brīdī, ja viņš īsti nesaprot, ko darīt? Jo to iespējams ir šoka stāvoklī vai apjukuma stāvoklī, pat ja, teiksim, vardarbība nav piedzīvot līdz galam, bet ir, teiksim, uz to iets, kas ir diezgan traumatiski un šokējoši, tad vai ir iespējams meklēt šo psiholoģisko palīdzību arī pie jums? Jā, un tādus zvans mēs arī saņemam, un ir iespēja, protams, ka tas nav, to noteikti var darīt un noteikti var vērsties. Ja? Lai kaut vai tāpēc, lai saņemtos, lai gūtu atbalstu un varētu spērt nākošos soļus, ja, parunāt ar kādu pieaugušo, parunāt ar kādu draugu vai uzreiz jau vērsties policijā, ja, ar iesniegumu. Noteikti tā var darīt, bet varbūt tas pirmais brīdis ir tomēr apzināties un saprast, ka hei, šis ir ļoti pārkāptas manas robežas, ja, un man ir jāvēršās policijā, ja, ar iesniegumu. Ja. Ir jārīkojas. Ir jārīkojas, respektīvi ir jārīkojas. Ja. Jā. Mēs uzreiz sākām ar tādu diezgan smagu tēmu, bet mēs pieminējām arī sākumā, ka vardarbība var būt arī emocionāla, viņai var būt dažādas formas, viņa var būt arī fiziska, bet nereti mēs dzirdam, ka cilvēki paliek vardarbīgās attiecībās, pat ja viņi saprot, ka tas nav ok. Kas ir tas, kas traucē, kas mūs pamudina palikt tur, kur mēs pat saprotam, ka tās attiecības nav labas? Nezinu, mans puisis uz mani kliedz, vai reizēm mums notiek pagrūstīšanās, vai mani aizvaino ar vārdiem vai darbiem, vai tiešām, teiksim, ja ir tās attiecības nopietnākas un finansiāli atkarīgākas, kad, teiksim, nedod naudu un kaut kādā veidā ierobežo. Jā, kāpēc mēs paliekam vardarbīgās attiecībās? Nu, tur ir vairāki iemesli. Protams, jā, mums jāskatās no vairākām pusēm. Pirmā un viena no nozīmīgākajām ir tā, ka mēs katrs gribam būt mīlēti. Mēs katrs gribam, lai kāds mūs mīl. Mēs katrs gribam sev tuvu cilvēku, un tas neizslēdz to, ja ir vardarbīgas attiecības, kad ir arī mīlestība. Vai simpātijas, vai patikšana. Un ir arī šis pieredums. Un katram no mums ir cerība iekšā, ka varbūt otrs cilvēks mainīsies. Jo vardarbībai arī ir savi cikli, kā mēs zinām. Ja? Ir spriedze, tad notiek vardarbība. Ja? Tad ir tāds medusmēneša periods, kad vardarbības veicējs atvainojas un atkal viss ir kārtībā. Un tajā periodā cietušais, protams, ka viņš vēlas un viņš tic un viņš cer, ja, kad mainīsies, kad kaut kas mainīsies. Ja. Otrs, par ko ir jārunā, ir tas, ka ir arī jāatpazīst vardarbība. Ja. Ir sevi jāatpazīst, ir jāsaprot, ka jā, tas patiešām notiek ar mani. Jo bieži vien mēs ļoti bieži saņemam zvanus no cilvēkiem, kuri stāsta savas situācijas, kādas tiek piedzīvotas attiecībās mājās visbiežāk. Ja? Un
viņi pirmo reizi bieži vien saprot, ka, hei, vispār ar mani notiek vardarbība. Es tā nemaz nebiju padomājusi, ka vardarbība tiek normalizēta. Kāpēc tas notiek? Tas notiek arī bieži vien tādēļ, ka mēs augam, un diemžēl mēs paši iespējams esam piedzīvojuši vardarbību augot. Un, ja mēs viņu esam piedzīvojuši, mēs viņu uzskatām par normu, ka tā ir normāli, ka tādām attiecībām ir jābūt. Ja mēs esam redzējuši, ka kādi ķīvējās kliedzot, vai ir siksna mājās, attiecībās ar bērniem, vai dažādi piemēri, Jā, tieši tā. Ja mēs redzam, kad nezinu, tētis sit mammu, tad tas ir ok, tas ir normāli. Ja? Tas nenozīmē, ka mēs to redzot, paši saprotam, jā, tas ir normāli. Ja? Bet mēs to pieņemam, ka tā ir norma, lai mums būtu tālāk vieglāk dzīvot. Pat ja mēs iekšēji domājam, ka es nekad, un tas ir ļoti sāpīgi, un es negribu to redzēt, kaut kas mums iekšā liek to normalizēt, lai paši varētu izdzīvot, vai ne? Jā, tieši tā. Jo mēs esam, mēs tajā brīdī esam bērni, ja, un mums ir kaut kādā veidā jāpadara šī pasaule priekš sevis vieglāka, ja, lai mēs varam attīstīties un turpināt dzīvot tādā neapziņas līmenī. Ja. Vai tad, ja attiecībās ir sākušās šis te vardarbīgais modelis kaut kādā jomā, vai viņš ir maināms, vai tā dzīves pieredze rāda, ka ir jāmūk prom, vai tomēr strādājot abām pusēm ir iespējams izmaiņas? Pieredze rāda, ka tas ir iespējams. Ka tas ir iespējams, bet ir jāstrādā abām pusēm, tā kā tu saki. Ja? Pirmais ir jāpamana tas, jārunā par to, ka šis nav ok, tiek pārkāptas manas robežas. Ja? Un garantijas jau, protams, nav. Ja? Vai tas mainīsies, vai tie patērni, vai tā iemācītā uzvedība, attiecība mainīsies vai nemainīsies. Ja? Garantijas tam nav, bet pirmais, ko var darīt, ir pateikt savas robežas. Ja? Un varbūt, un bieži vien ir jāmūk prom no attiecībām, bet varbūt dažkārt arī ir veiksmīgi iznākumi. Ja mēs iedomājamies jaunieti, kā viņš var atpazīt kādā savā draugā to, ka patiesībā kam viņš iet cauri, ko viņš piedzīvo, ka tā ir vardarbība, par ko viņš iespējams pats nestāst, vai ir kaut kādi simptomi vai signāli, uz kuriem mums ir jābūt jūtīgiem un redzīgiem, kad saprast, kaut kas tur nav? Visvieglāk jau būs pamanīt fiziskas vardarbības sekas iespējams. Ja? Tas vienmēr pajautāt, ja tas ir redzams kāds zilums, ja? Vai visticamāk zilums vai nobrāzums, ja? un ir tā sajūta, ka tas ir viens no tiem sarkanajiem karodziņiem, ja? Ka, tad viņš varbūt tas cilvēks ir stāstījis, tas jaunietis ir stāstījis, ka viņš tur mājās, nezinu, tur strīdas, ja? Vai tieši otrādi vispār neko nestāsta par mājām, ja? Kas notiek mājās, ja? Un te pēkšņi parādās zilums, vienmēr būtu jāuzjautā, kas tas ir, vai es varu saprast, kas tas ir, kas notiek ar tevi. Ja? Vērst uzmanību. Galvenais ir nepalikt vienaldzīgam. Ja? Nevis ieraudzīt zilumu un padomāt, gan jau, ka viņš ir kaut kur sasities. Ja? Vienkārši pajautāt. Un pat, ja tas zilums būs tāds, ka cilvēks būs nokritis, ja? Jaunietis būs nokritis kaut kur, ja? Tad viņš tā arī pateiks. Ja. Pirmais un svarīgais ir, ja ir kāds signāls, pamanīts, par to arī uzrunāt. Ja, ja tā būs emocionāla vardarbība, tad droši vien, kad grūtāk to būs noteikt. Ja, varbūt tavs draugs kļūs agresīvāks vai tieši otrādi klusāks. Ja. Tas ir jāklausās tādā garākā
vai jāskatās, jāsaprot tādā garākā sarunas vai sarunas laikā, ja, vai dienā esot kopā, mēs jau intuitīvi jūtam, kad kaut kas ar draugu nav labi. Ja, un saliekot kopā iespējams tos mazos puzles gabaliņus, sarkanos karodziņus. Ja, un ja mums tas ir radies tas jautājums, ka varbūt tur kaut kas nav labi, ja, varbūt mājās ir kaut kas pajautāt. Un pajautāt var pilnīgi vienkārši, es esmu novērojis, kad tu tāds skumšs vai tev mājās viss ir labi. Vai tev attiecībās viss ir labi. Vai tev viss ir ok. Nu, ļoti bieži cilvēki, kuri piedzīvo fizisko vardarbību, un ir tas zilums redzams, viņiem ir dažādi stāsti, lai slēptu, jo viņi kaunās, viņi tā kā baidās vai pat kaunās par to, ka viņi ir ļāvuši kaut kam tādam notikt. Kur rodās tā vainas sajūta upurī patiesībā? Jā, viņi rodās vainas sajūta, rodās kauna sajūta, jo vainas sajūta rodās tā iemesla dēļ, ka viņš arī ir piedalījies fiziskā vardarbības aktā. Viņš nav varējis pateikt nē. Ja, viņš ir, un bieži vien viņš arī tas upuris nevar pateikt nē, ja, bet tā sajūta ir, ka es taču varēju. Ja, iespējams, es varēju, un es pats piedalījos tajā vardarbības aktā. Ja, un es nenostāvēju sev pret. Un tādēļ arī rodas šī vainas sajūta. Jā, un tu pareizi saki, ir ļoti daudz stāstu, ka jā, es nokritu, jā, es sasitos, ja, bet tas nekas. Tas nekas, jo vienreiz tāds stāsts būs, otrais, trešo, piekto reizi, ja, bet kaut kad, ja cilvēks jutīs, ka viņš var uzticēties, viņš jūtās droši, viņš iespējams arī vienā no reizēm pateiks jā. Jā. Tas nozīmē veids, kā es varu palīdzēt, ja es redzu, ka kādam draugam manā tuvumā viņš kļūst aizdomīgāk noslēgts vai tiešām parādās dažādas pazīmes zilumu veidā vai kaut kā savādāk, ir neizlikties, ka es neredzu. Jā, tieši tā. Tieši tā. Tas ir pirmais, kas ir jādara, nebūt vienaldzīgiem un uzjautāt. Un tas nekas, ka tas ir tieši. Jā. Vai ir kaut kas vēl, kā es varētu palīdzēt, ja es redzu, ka līdz cilvēkam ir šāda problēma? Tas, ko var darīt, viens ir pajautāt pašam cilvēkam, kas ir tas, ko es tev varētu palīdzēt. Es esmu pamanījis to un to, ja, un man ir sajūta, ka tu piedzīvo vardarbību. Ko es varētu darīt? Tas, kā mēs strādājam, tas, kā mēs mācam un apmācam cilvēkus, savus kolēģus, vardarbība ir jāsauc vārdā. Un tajā brīdī, kad kāds tevi uzrunā un saka, es esmu pamanījis, ka tev ir zilumi, vai tevi kāds sit, vai tu piedzīvo vardarbību, cilvēks tā kā saklausa to realitāti, viņš pieskarās realitātei, un viņš saprot, hei, jā, iespējams, jā. Tas dažkārt ir nevis ar 1. reizi, bet ar 5. vai 7. vai 15. Ja? Jo katram ir vajadzīgs savs laiks, lai pieskartos realitātei, jo arī cietušajam upurim ir ļoti grūti saskarties ar realitāti, jo tā arī ir kauna sajūta. Ja? Un tā ir vieglāk dzīvot, kad mēs noliedzam to, kas ar mums notiek. Ja? Jo tā mēs varam izdzīvot, ja, tajās attiecībās. Bet nosaukt vārdus, nosaukt lietas īstajos vārdos. Ja? Ja mēs redzam zilumu, tad es redzu, ka tev ir zilums. Vai tu cieti no vardarbības? Vai tevi kāds sit? Ja? Un tas arī, ko tas dod arī cilvēkam, kas tas ir uzjautāts, viņš iespējams sajūt drošības sajūtu un tādu samazinātu spriedzi, ka es šeit varu izrunāt. Es šeit varu izrunāt to, ko es nesēju visu laiku sevī. Te ir cilvēks, kurš ir gatavs klausīties un dzirdēt. Un tas tiešais vārds viņam paver vaļā tā kā durvis, logu, ja, ka šeit es varu ielpot, šeit es pa šejienes varu laist ārā un pastāstīt to, kas ar mani notiek.
Un ja, piemēram, mēs runājam par cilvēku, kurš pats piedzīvo šo vardarbību, kā viņam palīdzēt sev, ko viņam darīt? Te arī noteikti ir jādomā par to, ka ja es jau apzinos, ka es piedzīvoju vardarbību, ja, tad saprast, kāpēc es to vēlos turpināt. Kas ir tas manī, kāpēc es to vēlos turpināt? Un meklēt palīdzību. Ja? Ir speciāls psihologi, atbalsta tālruņi. Ja es pats nesaprotu, kāpēc es neeju prom, jo ja es jau esmu apzinājies, ja, tad es varu sākt kaut ko mainīt. Un ar speciālistu palīdzību es to varu noteikti tikt tam pāri, ja, gūt atbalstu, ja, un saprast, kas man tālāk ir jādara. Ja. Ja es neapzinos to, ka ar mani notiek vardarbība, tad noteikti man ir vajadzīgs vēl laiks, lai es varētu saprast, lai es varētu pieņemt, ja, kad es piedzīvoju vardarbību. Un tagad paskatīsimies no citas skatu punkta. Jā. Ja es esmu cilvēks, kurš ir tas dusmīgais, tas agresīvais, tas varmāka, vai ar vārdiem, vai ar fizisku rīcību, ko darīt tam cilvēkam, kurš saprot, ka ar mani nav ok, bet es savādāk nevaru, kā viņam rīkoties, kā viņam sev palīdzēt? Jā, ja es esmu pamanījis sevī, kad man ir šīs te vardarbīgās izpausmes, vai tās ir emocionālās, vai tās ir fiziskās, ja, tad es pajautāju sev, jā, tas nav ok, kāpēc es šo daru? Ja? Un ja manī vēl ir šī sajūta, kad es varu sevī kaut ko mainīt, man nepatīk tas, ko es redzu, man nepatīk tas, ko es daru, tad es varu meklēt palīdzību, tāpat atbalstu meklēt, ja? un profesionālu atbalstu, ja? Un ir dažādas programmas, kas arī palīdz, ja, cilvēkiem, kuriem ir šīs te dusmu lēkmes, ja, vai vardarbīga rīcība, ja, uzvedība, tad meklēt šādā veidā to palīdzību. Jo arī šeit droši vien ir kauna faktors, vainas apziņas faktors, kas ieslēdzās, vai nav? Arī ir, sevišķi, ja cilvēks apzinās, ja, ko viņš dara, ja, un ka tas nav ok, ja, ka tas kādam nodara pāri, ja, tad jā, ir šīs te, vainas kauna sajūta, ja, kad es negribu būt tāds, kāds es šobrīd esmu. Ja. Ja, bet ir arī cilvēki, kuri līdz tam nemaz neaizdomājas, jo, kā es jau iepriekš minēju, arī viņi ir dzīvojuši vardarbīgās, visticamāk attiecībās, viņi ir piedzīvojuši vardarbību, un tā viņiem ir norma. Ja. Tad saprast sevī to, kad, hei, šī nav norma, un tas ir gana garš ceļš, ja, tur ir dažādi, nezinu, varbūt dažādi kritieni, ja, lai to pamanītu. Ja. Varbūt vienkārši vienā dienā, ja, hei, ir noticis kaut kas, ja, es esmu nodarījis par daudz pāri, es kādam esmu iesitis, ja, tad akts jau ir noticis, ja, un tad man atverās acis, ka hei, šis nebija, tas bija galīgi, pilnīgi šķērsām. Ja. Bet iespēja saņemt palīdzību ir arī tiem cilvēkiem, kuri ir vārdarbības veicēji. Un kur meklēt palīdzību gan tam, kas ir cietušais, gan arī tam, kurš ir tad varmāka? Tam, kurš ir cietušais, droši var zvanīt uz dažādiem atbalsta tālruņiem. Ja tu esi jaunietis līdz 18, tad tu vari droši zvanīt uz 116 111 tālruņu, kas ir bērnu atbalsta tālrunis, un tad ir mūsu skalbju atbalsta tālrunis 116 123, kur var saņemt šo emocionālo atbalstu un palīdzību un saprast, ko tad
kur vērsties, kā vērsties, kas ir jādara tālāk. Ja. Un arī vardarbības veicējiem patiesībā tūlīt būs tālrunis atvērsies, ja, kur var zvanīt un saņemt šo informāciju par to, kā man mainīt sevi, kā man rīkoties, ko man darīt. Tas nozīmē, atkal pirmais solis ir rīkoties, vai ne? Meklēt to palīdzību. Un tādā noslēgumā es gribētu tev vaicāt, kas būtu tas, ja tev vajadzētu pateikt 1-2 teikumos, ko no šīs mūsu īsās, bet tomēr sarunas tu ceri, ka cilvēks, kas klausījās, paņems līdzi. Kas varētu būt tas pats kodols, ko tu gribētu nodot? Jā. Tas svarīgais un galvenais ir, ja tu esi pamanījis, ja tev ir aizdomas, ja tev ir tā sajūta, ka kāds piedzīvo vardarbību, neklusē, bet uzrunā tieši, uzjautā par to, kas ar tevi notiek. Jā, vardarbība nevienmēr ir skaļa. Tā var būt arī šņukstēšana spilvenā un ilgstošs klusums. Bet atceries, ka tu neesi viens. Lai kādā grūtībā tu esi nonācis, meklē palīdzību un esi redzošs un dzirdošs arī pret tiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt. Paldies, ka tu skatījies, bet pirms dodies savās gaitās, es atkal aicināšu aizpildīt nelielu aptauju, kas ir pieejama noskanējot QR kodu šī video beigās. Mums ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kas tieši tev bija nozīmīgs, būtisks un vērtīgs šajā sarunā, un kas varbūt ir tēmas, par kurām tu gribētu, lai mēs runājam tālāk. Paldies tev, ka skatījies, uz tikšanos nākamajā. Redzēt plašāk.